Kā jau bija gaidāms, procentu likme Amerikā vakardien vakarā netika mazināta un tā palika nemainīga. Un kā norādīja arī Džeroms Pavels preses konferencē, kad pilnībā ar ekonomikas stabilizēšanu ir pietikusi tās procentu likmes samazinājumi, kas tika veikts pagājušā gada beigās. Šobrīd zelts un sudrabs turpina ārdīt tirgu ārā, taisa jaunas all-time high, un starp citu, Tether, kas ir USDT emitents, USDT ir stablecoini, šobrīd viņam pieder visvairāk zelta, protams, neskatoties uz bankām un valstīm, un Tether šobrīd ir 140 tonu zelta, kas glabājās Šveicē, un tā vērtība ir vairāk kā 23 miljardi ASV dolāru. PayPal jaunākajā pētījumā tiek lēsts to, ka 39% ASV tirgotāji pieņem kriptovalūtu norēķinu, un to, ka nākamajos 5 gados 84% uzskata, ka kriptovalūtas maksājumi būs ierasta prakse.